31. janvārs. Joprojām atrodamies Varanasī. Esam atbraukuši apskatīt budistu templi. No rīta izrakstījāmies no viesnīcas, atstājām somas. Tagad dodamies satikt otro grupu, kad nopirkām paskartītes, sarakstījām, nosūtīsim uz Latviju. Nezinu, kādi tās paskartītes tur nonāks, un vai nonāks vispār. Tagad ejam uz pastu. Linda kaut kur te ir atradusi, ka pasts ir. Iesim, mēģināsim noskaidrot, kāda ir tā nosūtīšanas procedūra. Nu, lūk, bijām pasta nodaļā, salīmējām pastu markas, un tagad iesim nosūtīt. Nu, cerams, ka aizies uz Latviju. Esmu nopircis kokosriekstu, pagaršošu viņa sulu. Nu, tāda saldabīga garša, bet tāds nedaudz, varētu teikt, salds, nedaudz skāps. Interesanti pagaršot. Tā, lai es viņu ikdienā dzertu, domāju, ka nē, bet pagaršot ir interesanti. Iegājuši budas templī. Uz sienām ir zīmējumi, kas tā kā ataino budas dzīves ciklu kopš viņa dzimšanas līdz budas nāvei. Bija stāstīts, ka Buda piedzima karaliskā ģimenē. Viņam bija, ja nemaldos, 7, viņi bija 7 bērni, vai viņam bija 7 brāļu māsas, kaut kas samlīdzīgs, pēc tam tur māte viņam nomira, un pēc tam attiecīgi viņš devās klejojumos, uzzinot visu kaut ko, mācoties visu kaut ko. Iespējams, detaļās kļūdos. Ienācām mini zoo. Samaksājām 50 rupijas katrs par ieies biļeti un 20 rupijas par kameras izmantošanu šeit. Tā kā grib, negrib, bet ir jāfilmē. Nabagi, jūs iespundējuši, jūs brāļi, māsas lido brīvībā šeit patās ārā, jūs te jāsēž. Aizot zooparkā, nopirkām arī saldējumu. Saldējums ir jau atvērtā šādā te iepakojumā, kas ir tā ļoti interesanti. Tāpēc, un tur iekšā viņš izskatās šādi. Viņš ir ietīts. Es nezinu, viņš ir paštaisīts, vai viņš ir... Varbūt šis te ir jādod apakaļ cilvēkam, viņš liks nākamo saldējumu iekšā. Es nezinu, viņi neprasa uz doto brīdi. Bet tad tur... Nu, mango sula? Jā, nē. Īstenībā sasaldēts saldējums iekšā, jā. Apkārt sula, iekšā saldējums. Kā garšo? Laba? Laikam es gribēšu vienu. Izlēmu arī pagaršot uz ielas nopirkt to dzērienu, cukurniedru. Kas nu tas tāds ir, jā? Cukura dzēriens. Ļoti ceru, ka vēderam manam nebūs nekāda liela pretenzija, ka nedēļas laikā es jau esmu izgājis adaptāciju, bet nu reāli salds garšīgs. Esam ienākuši vēl kaut kādā templīte iekšā, ne templī, kaut kādā bunkurī, un tad meklējam apskats objektu.
kopā ar gidu izstaigājām drupas. Gids mums izstāstīja ļoti daudz visādas informācijas. Centos saprast viņa angļu valodu, bet, nu, teiksim tā, aptuveni 60% sapratu no tā, ko viņš teica. Aleks, varbūt pastāst Tu tik daudz sapratu. Es vispārīgi labi, ja 10% uztvēru. Kas tā ir par ēku aizmugurē, par celtni? Ķieģeļa ēka, kurā ir pilnīgi monolīti, jā, un iekšā ir kaut kas, iespējams kaut kādas Budas daļas vai kas, nu neviens īsāk sakot, nezinu. Ļoti augsts, ļoti lielā, pilns ar ķieģeļiem, vēsturiski. Tika stāstīts, ka budisms vairāk bija kā dzīves stils, kā domāšanas stils, kā filozofija, nevis kā ticība. Un Buda bija teicis, ka nevajag mani pielūgt, nevajag taisīt statujas ar mani, nevajag pielūgt telkus, vajag vienkārši dzīvot un domāt, nu, dzīvot pareizi, jā, domāt, teiksim, pēc budismu tradīcijām, budismu stilā, lūk. Un tad viņš teica, ka bet jūs varat manu ķermeni pēc manas nāves saglabāt, nosargāt. Un kā cilvēki to uztvēra, viņi uztvēra, ka, lai nosargātu kaut ko, ir jāuzbūvē pamats, un tam apkārt ir jāuzbūvē sienas, mūri. Tā arī tapa šīs te konstrukcijas. Šīs ir lielas, ir 8 tādas lielākās, un attiecīgi te mēs varam redzēt maziņas, kas arī principā ir kaut kas līdzīgs šai te lielai, tikai mazāks. Un tādas mazās esot it kā 85,000 visā Indijā, kā arī laikam senajā Indijas teritorijā. Es tagad varbūt kļūdos, bet nu tā, kā viņš stāstīja, gan Afganistānā, gan Pakistānā, gan vēl vis kaut kur ir atrodams šīs mazās, kā viņas saucās īsti, stupna vai, nu, kaut kā tā. Bet šīs te lielās ir tikai 8. Un tad vienā no tām 8 it kā glabājās Budas ķermeņa daļas. Šeit blakus bija vēl otrā tāda pati celtne, taču cik tur tos gadsimtus atpakaļ Varanasī toreizējais valdnieks izlēma, ka viņam ir nepieciešams uzbūvēt Varanasī tirgu. Un, lai uzbūvētu tirgu, protams, vajag materiāls. Materiāli viņiem, acīm redzot, nebija. Ko darīsim? Reku mums blakus atrodās divas ķieģeļu kaudzes, jā, kas principā nevienam nav vajadzīgas. Nojauksim vienu un paņemsim ķieģeļus no tās. Principā ir jāpiebilst tas, ka budisti bija uz 600 gadu prom no Indijas. Līdz ar ko šīs te celtnes tika pamestas novārtā, tika pārklātas ar zemes slāni un neviens viņas neapkopa. Varētu būt, ka tas bija viens no tiem faktoriem, kas principā pieļāva to, ka tās tiek izdemolētas. Ienācām iekšā muzejā, kas ir dīvaini tas, ka šeit drīkst ar kameru, bet nedrīkst ar mobilo telefonu, viņš atstāja depozītā. Somas, mobilie telefoni, ļoti interesanti. Bet, nu, skatīsimies, kas tāds ir. Gājām garām templim, dzirdam, iekšā notiek kaut kāda ceremonija. Gājām paskatīties, kas tur notiek. Rezultātā mēs tikām pie pankūkas un pie tējas. Nedēļu rītīgi, kopš tu taisi šo materiālu. Mēs esam nedēļu Indijā, vēl 2 nedēļas. Tipiskākie ceļojumi jau šo laiku beidzās. Paņēmuši somas no mūsu viesnīcas un turpatās arī pāēduši vakariņas. Tagad dodamies ar 2 tuktukiem uz autoostu. Nu, nosacīt uz autoostu. Uz vietu, kur autobus mūs savāks. Viesnīcas saimnieks nosūtīja darbinieku sarunāt mums tuktukus. Pateica cena ne vairāk kā 100 rupijas.
un sarunājam, tā kā mums pat nebija jāiespriekst uz transporta meklēšanu. Esam ieradušies nosacīt autoostā. Īstenībā te ir benzīna tanks. No šīta benzīna tanka attiet autobusu. Mums vēl ir aptuveni kaut kāds 40 minūtes laiks. Šis nav mūsu autobus. Mūsu autobusam ir jābūt ar nosaukumu Redbus, un viņš brauc uz Agru. Par šo autobusu nezinu. Bet, nu, iesim pastīties, kas tu vispār notiek. Esam iekārtojušies autobusā. Jā, guļam vagonā. Pirmo reizi tādā vagonā gulēšu. Vietas izskatās daudz. Jāpaskatās, esmu 1,74 m. Pietiks uz kaut kādu 1,80 m. Šis numuriņš. 5 zvaigznes nav, bet nu kaut kāda 1 zvaigznīte ir. Hai! Esam iekārtojušies. Šeit nāk līdzi sega. Šis nāk 2 personām. Un vairs nekā. Re kāds jums ir krāsains paladziņš. Tas ir jūsējais. Es domāju, jums tāds nāca līdzi. Dzirdēji? Es jūtos kā hostelī. Uz riteniem. Jauna pieredze. Jū. No autobusa mums izmet kaut kur, es nezinu, labi ne pusceļā, bet kaut kur ceļa malā, lielā ceļa malā, pie pagrieziena uz Agru. Pulkstenis ir kaut kādi 6:20. Bija paredzēts, ka mēs ierodamies 6:55, bet autobus atbrauc ātrāk. Mēs tur visi tā modāmies. 10 minūšu laikā mēs tur pakojām mantas. It kā 10 minūtes izklausās pietiekami, bet, ja tu esi autobusā, kas kratās un tev vēl vajag atrast tos šķības, kur viņas kaut kur ir aizspārdīts ar kājām projām, tad tas nav nemaz tik daudz. Bet, nu, visi izkāpām laukā, sapakojāmies, un te jau ir taksisti jau klāt, jau piedāvā aizvest. Nu, skatīsimies, ko Aleks ar viņiem sadīlos. Sadīlojām Uber pa 150, aizvedīs mūs līdz vietai, no kuras mēs jau plānojam tālāk, ka varētu mašīnu pasūtīt. Tāds Uberu vadītāju cīņas te notiek. Visi uzreiz mums klāt, visi kaut ko runā, tur tā. Mēs paskatāmies šajā programmā, apstāmies cenu, cik maksā, nu un tad principā pie tās arī turamies. Izkāpām no tuktuka, tagad turpinām meklēt mašīnu, nu jau apdzīvotākā vietā. Esam pie Agra City Hospital, kaut kā tā, nu vai kaut kā tam līdzīgi viņš saucās. Un tagad jau Uberī esam atraduši mašīnas, gaidam. Vedīs mums 50 km uz mūsu pirmo apskates punktu. Protams, atkal jau apkārt ir pilns ar tuktuka braucējiem, atkal viņi jau grib mūs paņemt uz masu, tā teikt, piedāvājot savus pakalpojumus, bet, nu, ar tuktuku 50 km braukt mēs neesam īsti gatavi. Tas būs ilgi. Protams, cenas arī visi ceļ augšā. Labi, kad ir aplikācija Uberis, kurā mēs varam paskatīties un jau saprast, par kādu cenu mēs varam vienoties, kāda ir tā tirgus cena. Vēlamies iespaidos, kā mums naktis pagāja autobusā. Tilts nepaneša par šo autobusu? Jā, es pagriezos sānu, lai viņš poš, un man guļamais arī. Es sitos no... Vai nu tur. Vai ne? Varbūt es pa īsi vienkārši tam. Nu gan es nevarēju atspiesties. Kā tu gulēji, Kaspar? Es gulēju diagonāli. Diagonāli? Es nevarēju izstiept kāju. Es nevarēju kājas izstiept, tāpēc... Diagonāli, jā, Tāpēc Es varēju izstiept kājas, arī normāli. es gulēju pa diagonālīti. Esam pēduši brokastis un tagad gida pavadībā dodamies apskatīt apskates objektus. Esam kaut kādā fortā.
Tagad mums gids kaut ko rādīs. Gids mums pastāstīja stāstu par to, kā šī te vieta esot bijusi sadalīta divās dažādās pilsētās. Viena tā kā uzvaras pilsēta, otra vairāk kā svētākā reliģiskā pilsēta. Karalim bija 3 sievas un aptuveni 810 kaut kādas mīļākās konkubīnes. Katrai sievai bija sava pilsdaļa. Ja varētu teikt, pat atsevišķi pilsētā. Karalis gulēja atsevišķā guļamistabā, uz kurien pie viņa katra pa savām durīm nāca viņa kristiešu, hinduītu un musulmaņu sieva. Rezultātā dēls piedzima no hinduītu sievas, un viņai arī tika vislielākā pils. Tā kaut kā viss sadalījās. And bank no inside. You want chocolate? Change. No, thank you. 100 rupee change. 2 euro. Nope. 1 euro 100. Ienācām iekšā pilsētas daļā, kas skaitās svētā pilsētas daļa. This is inside. Lapis golden touch. Just look, they are all the real stone. The lapis golden touch. You feel this? Don't buy. Just look in. Just feel this. This is all the real thing. Lapis lazuli is our family working, my student working. Nice. All see. I show you. Yes. All the real thing, my friend. One I've seen is a turquoise. This is turquoise one. This is turquoise. Very cheap. It's not too much. Good price. It's a present? A present? No problem. Oh, thank you. Ir 1. februārs. Esam pilsētā, kaut kādā starppilsētā posmā uz Džaipūru. Šajā viesnīcā esam palikuši šodien. Mums numuriņā ir vanna. Wow. Un vēl mums ir baseins. Un vēl mums ir iekļauts brokastis. Man šķiet baigi labi. Otra grupa paliek citā hotelī, bet viņa viesnīca ir tālāk no mūsējās. Tāpēc visas mantas tagad salikām pie mums. Tagad iesim pastaigāt un pēc tam tad jau vakarā dalīsimies pa viesnīcām. Dosimies uz Nacionālo parku, Keolado Nacionālais parks. Skatīsimies putnus. Aiziet! Kaut kā 2 kilogrami ir, es domāju. Tas aptuveni tikpat. Pasūtījām rapu, pasūtījām burgeri. Gandrīz vai mūs apčakarēja par 20 rūpējām, bet es biju jau saskaitījis, cik ir jābūt izdot. Cik labi, ka šeit nav gaļa. Burgers ar kartupeļu pankūku.
Apēduši vietējā kafejnīcā nopirkto maltīti. Tagad nedaudz sadalījāmies. Daļa no grupas aizgāja pa taisnāko maršrutu. Mēs ar Aleksu un Lindu izdomājām iesim aplīti pa ceļu, kur mēs vēl nebijām gājuši šodien. Skatoties apkārt ātrā solī. Tiekamies kaut kur pie... Īstenībā mēs neesam sarunājuši, kur mēs tiekamies, bet kaut kur mēs tiekamies. Jo visiem somas ir manā istabiņā un asāks ir pie manis. Tātad vai nu pie viesnīcas, vai nu pie izejas no parka. Gribējām tuktuku, lai aizved mūsu uz parka sākumu. Viss tuktuka aizņemt jau bija. Beidz muldēt, labāk nofilmēšos bifeļus. Vai tik tur tajā zīmē kaut kas nebija rakstīts par to, ka nevajadzētu tālāk iet? Kā kaut kādi plēsīgi kaķi mītot. Iesim pastīties, ir tur tas plēsīgais kaķis vai nav? Man soma gandrīz. Man šķiet viņa leks. Barojam ar čipsiem. This, no.